Seniori, ir laiks enerģizējošai vingrošanas pauzei. Sajūti muguru taisnu, pēdas pie grīdas, stabili. Ieelpo un izelpo. Nākošā ieelpā rokas augšā, pastiep sāliec kopā. Izelpo, kārtīgi pastiepjot sānus. Ieelpo pie sirds centra rokas lejā. Izelpo augšā, bet plecus laid lejā. Ieelpa, izelpā uz vienu sānu noliecies, spied, sēžas kaulas krēsla pamatnē. Ieelpa augšā un izelpa uz otru pusi. Stingri sēdi, sajūti sāni, kā gan pastiepjās, gan spēcīgi notur. Vēl ieelpa augšā un izelpā nolaid mierīgi lejā. Mierīgi ieelpa, izelpa šeit. Saberzē plaukstas. Un tagad būs enerģija medicīnas daži vingrinājumi, kas palīdzēs aktivizēt enerģiju ķermenī. Zem atslēgas kauliem sataust tādas bedrītes. Jā, sataustiet atslēgas kauls uz leju un tādā hops iedobītē pirms nākošo ribu loka. Un tur pamasējam kārtīgi vai padauzam. Ieelpa caur degunu, izelpa caur muti. Jā, te mums ir nieru meridiāna. Punkti palīdz enerģiju aktivizēt ķermenī. Tālāk satausti krūšu kaulu tīmus. Ieelpa, izelpa. Aktivizējam. Tas palīdz mūsu imūnsistēmu aktivizēt, lai viņa spēcīgi strādā, lai tēšūnas izdalās un spēj cīnīties ar dažādiem patogēniem. Tālāk uz ribu lokiem, elkoņu sāniem un par ribām. Te mums ir liesas meridiāna, 21. punkti, kas palīdz vielmaiņai, metabolismam, visu, ko pārstrādāt. Ātrāk izvadīt no ķermeņa ārā to, kas mums nav labs. Gan domas, gan emocijas, gan arī pārtiku, ko mēs esam apēduši. Jā, nokritat rokas, iespējams nogurs, var saberzēt. Un tad uz vaigu kauliem arī šeit ieelpa, izelpa. Šeit mums atrodas kuņģa meridiāna 2. punkti, un tas palīdz sazemēties. Un sazemēšanās ļoti, ļoti svarīga. Lai mēs varētu atbrīvoties no visa liekā, kas nav vajadzīgs, un uzņemt no zemes enerģiju. Lai tā stabili varētu justies. Ļoti labi. Nokritat. Un tagad pagriežat galvu uz vienu sānu, cik tālu varat, bez tāda sāpēm. Paskatieties, cik tālu jūs redzat, cik tālu deguns jums aiziet. Ieelpā uz centru, izelpa uz otru sānu. Ieelpa atpakaļ. Un tagad ar rokām rullējam ausis. Te gar sāniem visur vaļā. Ja? Atrullējam kārtīgi. No augšas uz leju. Var pamasēt. Atrullējam. Tur mums ir ļoti daudz punkti, kas mums visur ķermenī iedarbojas un palīdz atbrīvot arī mūsu plecu zonu. Un tagad paņemat un vēl vienreiz galvu uz vienu pusi un paskatieties, cik tālu varat aizgriezt. Ieelpa atpakaļ un izelpā uz otru pusi. Iespējams, jūs jutīsiet, ka varējāt vairāk pagriezt, jo tiešām šī ausu atrullēšana palīdz mums šeit atbrīvot. Mēs varam vēl ar rokām šeit arī pamasēt. Ļoti labi sprandai. Jā. Brīnišķīgi. Un tālāk mums rokas ir tepatās uz pleciem. Mēs ieelpā atliecam uz augšu, paskatāmies, izelpā uzmetam kūkumi. Pagriežos no sāna, lai jūs redzat. Ieelpā augšā, zods arī uz augšu.
Izelpā kūkums. Ieelpa, atplašat krūškuru vaļā. Šeit, lai viss atbrīvojas. Izelpā kūkums. Ieelpa augšā vaļā. Un izelpa kūkums. Un tagad paliekat šeit, ieelpojat. Sajūtat muguru kā pastiepjās. Izelpa ārā. Atliecam. Ieelpa atkal. Ieelpojam kūkumā. Izelpa uz augšu. Un vēlreiz. Ieelpojam, sarulējamies kūkumā. Un izelpa augšā. Jā, un sajūt plecus, ļauj tā izapļot. Ļoti labi. Ar labo roku turaties pie krēsla, kreiso roku augšā un izelpā stingri. Sēžas kauls pie krēsla, bet roku stiepiet pa diagonāli projām. Ielpa augšā, izelpa pa diagonāli. Jums nav jāizliecās kaut kur aizmugurē, nē, pa diagonāli stumjaties prom, pēdas stingri pie grīdas. Ielpa augšā, izelpa. Ielpa augšā un lejā, otru roku augšā. Pastiepamies izelpā un izelpā vēders iet uz iekšu. Stingras tur jūs. Ielpā vēders izplašas, viss atbrīvojas. Izelpā stingrs uz iekšu un uz augšu velkās. Jā, vēlreiz. Un izelpā uz iekšu un uz augšu. Labi. Roku laižam lejā uz pretējā pleca. Piespiežam turklāt un izelpā pāri uz pretējo iegurni. Ielpa un izelpa. Šis atkal ir enerģija medicīnas vingrinājums, kas palīdz mums enerģijām plūst krusteniski. Jā, lai mums vairāk ir enerģijas spēka. Jo tā mums ir dabīgi. Mūsu enerģijām jāplūst krusteniski, tad mēs jūtamies enerģijas pilni, bagāti. Jā. Labi. Un tagad izsoļojam. Tā pati kāja, tā pati roka. Saberzējam, samainam, pretējā kāja, pretējā roka. Jā, paceļam augšā. Ceļam vēderi stingri, mugura taisna, stiepjās debesīs. Jā, un jūs varat lielākas rokas, ja ir vairāk enerģijas, vai tādas mazākas šeit. Tas arī palīdz krustenisko enerģiju ķermenī vairot. Un paldies šobrīd. Saliekat plaukstas šādi kopā, elkoņi ir plecu augstumā, spiežam stingri plaukstu plaukstā, izelpā vēders uz iekšu un uz augšu. Ielpā atbrīvojat, izelpā uz iekšu un uz augšu. Ielpā atbrīvojat un izelpā vienu roku stumjam pāri, kā mēs gribētu kaut ko aizstumt. Ielpa atpakaļ, izelpā uz otru pusi. Ielpa atpakaļ, izelpa, vēders uz iekšu, uz augšu. Sasprindzinās. Ielpa, izelpa. Ielpa, izelpa. Tā stingri spiežam kaut ko projām. Stumjam grāmatas pa grāmatu plauktu it kā. Ielpa, izelpa. Sajūtam vēderu stingru, izelpā. Ielpa, izelpa. Un izelpa prom, atgriežamies vietā. Ļoti labi. Tagad vingrinājums būs mūsu ceļiem. Ļoti labi. Rokas sānos ieliekat un ielpā paceļat ceļu uz augšu, izelpāt kāju iztaisnojat. Ielpā saliecat, izelpā lejā. Jūs droši taisat pret kameras, sagriezos vienkārši, lai jūs man kāju redzat, ja? Un tā tad ejam kopā. Ielpa paceļam labo kāju, izelpā iztaisnojot, papēdu stumjat prom. Ielpā saliecat, izelpā lejā. Ielpa, izelpā iztaisnojam. Ielpa, izelpa. Ielpa augšā, izelpā stumjam prom.
spēcīgs celis, izelpa lejā. Ielpa augšā, aizstumjam, pievelkam un lejā. Samainam kājas ar otru kāju. Kreisā kāja ielpā augšā, izelpā stūmjam, taisnojam kāju. Ielpa celis saliekts, izelpa lejā. Ielpa augšā, izstumjam kāju. Ielpa augšā, izelpa lejā. Ielpā vēders paplašās, izelpā uz iekšu un uz augšu un kāju stumjās. Ielpa saliecās kāja, izelpa lejā un vēlreiz. Ielpa, izelpa, ielpa lejā. Atbrīvojam kājas, atbrīvojam locītavas. Tā padaudzot du. Nākošais vingrinājums. Ceļi ir tieši virs pēdām, paralēli. Vienu roku pie pretējās auss, otru arī. Un ko mēs darīsim? Mēs celsimies kājās, šādi te rokas turēt. Ja gadījumā tas ir pa grūtu, jūs varat uzlikt uz kājām un palīdzēt sev piecelties. Ja? Vai arī ar rokām celt sevi augšā. Bet ja varat, tad mēģiniet šādi te rokas krusteniski. Es sagriežos uz sānu, jo jūs labāk redzat manu muguru. Un kā mēs darām? Vispirms apskatieties. Mēs sakrustojam rokas, ielpa un izelpā pēdas spiež grīdā un uzceļ sevi augšā. Ielpā lejā. Atpakaļ. Ja? Tagad pamēģinām kopā visi. Pēdas ir tieši zem ceļiem un aiziet. Ielpojam un izelpā. Spiežam pēdas grīdā, uzceļam sevi augšā. Ielpa lejā. Izelpa augšā. Ielpa lejā. Izelpa augšā. Ielpa lejā. Izelpa augšā. Ielpa lejā. Vēl 3 reizes. Izelpa augšā. Ielpa lejā. Izelpā stingri vēderi. Ielpa lejā, un vēl vienu reizi izelpa augšā, un paliekam. Un tagad izmantosim krēslu, lai tas mums palīdz. Mēs vispār vingrojam, izmantojot krēslu. Nostājieties klāt, rokas pie atzveltnes, labo kāju pastiepjat uz aizmuguri, un paši ielpā stiepamies uz priekšu, un vieglas atlieciens uz aizmuguri. Sajūtat, kā ķermeņa priekšējā puse pastiepjas un izelpā klāt. Otra kāja uz aizmuguri. Uz pirkstgala kāja ir un ielpā. Stiepjam ķermeņa priekšpusi uz augšu un nedaudz uz aizmuguri. Izelpā lejā. Darat tikai tik tālu, cik jums ir ērti pieņemami. Vēlreiz labo kāja. Ielpā pastiepjamies, atlieciens. Izelpa lejā. Otra. Pastiepieties, atliecaties. Izelpa lejā. Un tagad mēs taisīsim noliecienu. Atkāpjamies ar kājām uz aizmuguri. Viegli iesēžaties kājās un ļaujat mugurai pastiepties. Prom iegurni, stūmjat garu prom, kā gribētu 2 reizes garāk izstiepties prom no krēsla atzveltnes. Kājas viegli saliektas un elpojam. Šeit sajūtat muguru, kā pastiepjās sānus, varat iegurni nedaudz paskustināt uz vienu, uz otru pusi, lai jūs tā kārtīgi sajūtat to stiepšanos un ieelpojat. Sajūtat, kā mugura sāni pastiepjās un izelpojat. Un tad, ja vēlaties, varat taisnot lēnām kājas, lai kāju aizmuguri pastiepjās. Ielpa, izelpa. Jā, un tad paskatieties uz priekšu, uz krēsla atzveltni un lēnām pienākat klāt. Labi, un sēžamies apakaļ uz krēsla. Un apsēžamies noslēgumā. Plaukstas ir kā mūsu grābeklīši, un mēs ar tiem grābeklīšiem kārtīgi izmasējam sev galvas virsmu. Nevis tā kasam, bet tā iekšā stingri, ka jūs sajūtat, ka āda kustās pa galvas kausu. Izmasējiet, kārtīgi, viss cauri tādiem grābeklīšiem. Jā, lai galva mums asinsrite tur uzlabojās,
lai matiem piekļūst vairāk barības vielas un viņi spēcīgāk ir. Un lai arī noņemam spriedzi nevajadzīgo no galvas. Un tad mēs varam ielikt pirkstus šeit iekšā, piespiest un vilkt uz leju. Atkal piespiest, vilkt uz leju. Piespiest un tā pa vidus līniju. Piespiest un vilkt uz leju. Piespiest un vilkt. Jā. Un tad pa kaklu arī uz aizmuguru uz leju. Un piespiežat plecus. Un izelpā plaukstas uz krūšu centra. Mierīgs ieelpas, izelpas. Ļaujat sev aizvērt acis ciet, plaukstas nolaist uz augšstilbiem. Un sajust sevi. Mierīgi ieelpot, izelpot. Ieelp un izelpā sajūtat lielāku mieru. Vēl viena kārtīgi ieelpa un izelpojat ārā. Ja jūs esat tik tālu noskatījušies šo video, visdrīzāk, ka jūs esat gatavi vingrot arī biežāk, ikdienā parūpēties par savu labu pašsajūtu un veselību. Vingrošanas nodarbības senioriem notiek regulāri un ir gan tiešsaistē var skatīties, gan arī atkārtojumā, ja video ierakstos, vienalga kurā laikā, kad jums ir ērti. Un es vadu nodarbības tā, ka ir gan vingrošanas nodarbības, kas spēcina muskultūru vai arī pārstiep ķermeņi. Tur ir arī elpošanas vingrinājumi, lai mēs mierīgāk varētu gan palīdzēt savam ķermenim, gan elpošanas sistēmai, gan arī mūsu stresu līmeni mazināt. Un trešā lieta, ko mēs izmantojam, ir enerģiju medicīnas vingrinājumi. Vienkārši, bet ļoti efektīvi vingrinājumi dažādām lietām. Gan stresa mazināšanai, gan galvas sāpju mazināšanai, sāpju mazināšanai, enerģijas vairošanai, lai labāk var iemigt. Daudz dažādām lietām, lai mēs, jūs, varētu justies labāk. Tā kā, ja vēlaties, pievienojieties. Vairāk informācijas ir pie šī video, un es ļoti priecāšos vingrot ar jums kopā. Paldies!